Čau! Laipni lūdzam MyFitness podkāstā bez svariem. Es esmu privātais treneris Kārlis Matisāns, un mūsu šodienas viesis ir Anna Apsīte. Mēs runāsim par uzturu bagātinātājiem, pastāstīsim sīkāk, kādās situācijās uzturu bagātinātājums ir ieteicams lietot, un kad ir vērts pievērst uzmanību, varbūt tev tos nevajag. Anna ir certificēta fitnesa trenere. Viņai ir augstākā izglītība farmakoloģijā, un viņai ir papildus izglītība uzturā. Anna ir augsta izpratne par bioķīmiju, bet, manuprāt, vissvarīgākā ir Annas spēja cilvēkiem saprotamā valodā savas zināšanas iztulkot, lai pastāstītu vairāk par uzturu un par treniņiem. Anna, man ir patiesas prieks, ka tu šodien esi ieradusies. Apusēji, Kārli. Pastāsti, kā tu nonāci līdz savai augstajai kvalifikācijai un kāds tavs stāsts vispār fitnesa nozarei, kad tu to iesāki? Man bija 14 gadi, kad es pirmoreiz spēru kāju trenižera zālē. Bija ļoti jauna, bet tas man ļoti iepatikās. Un, lai pirms tam man nebija sanācis kaut kādu sportu taisīt un nodarboties ar kādu sportu ilgāk par gadu, trenižera zāle uzreiz bija mans lauciņš. Tad bija jāizvēlas augstākā izglītība un jāsaprot arī, kur, vai man ir mācīties Latvijā, man ir mācīties Lielbritānijā. Un tad tā sanācis, kad es izvēlējos studēt farmakoloģiju un dzīvot Londonā. Man bija 18, man bija divas nedēļas pēc izlaiduma, un es biju klāt. Es biju ļoti gatava dzīvot, mācīties un strādāt. Un tad es izmācījos farmakoloģiju, tad arī zāļu izpēti un izstrādi maģistratūru. Bet viss caur šim visam procesam, vidusskolai, bakalaura un maģistram, es arī nodarbojos joprojām ar svaru treniņiem, spēku treniņiem, cilāju relatīvi smagus svarus, piedalījos svarcelšanas sacensībās, trīscīņā, piedalījos bikini sacensībās. Un pirms aptuveni 6, 7 gadiem es jau sāku strādāt ar klientiem. Un tas pārsvarā notika online formātā, jo es joprojām biju Londonā, sociālajā tīklā man bija latviski. Kaut kā bija tas viss ir jāsavieno. Un tā radies tas online formāts. Un arī aktīvi strādāju ar sociālo tīklu saturu, par uzturu bagātinātājiem, par treniņiem, par to pašu uzturu. Un dalījos ar savām domām par to, ko es redzu sociālos tīklos, ko varbūt mēs varam lasīt, redzēt, pamanīt, bet kas varbūt arī patiesībā nav tā, kā varbūt kāds mums to stāsta. Un tā tas viss sākās, turpinājās, un tagad pirms 4 mēnešiem esmu atgriezusies atpakaļ uz Latviju un daru to visu ar vēl lielāko prieku, bet mājās tuvāk ģimenei un tuvāk klientiem. Tas, ka tu saki, dari to ar vislielāko prieku, es pieņemu, ka tu pat esi izgājis cauri kādai pieredzēji. Tu teici, ka tu savas sportiskās gaitas šai nozarei iesāki 14 gadu vecumā. Un es šobrīd kā treneris satiekos ar jauniešiem arī līdzīgā vecumā, un tas jaunības maksimālisms un ticība par to, ka hei, kur ir, piemēram, uzturbagātinātais plauktā, un man viņu reklamē kā manu līdzekli sasniegt manu izvirzīto mērķi. Vai arī tev ir bijusi kāda pieredze, kur tu esi ar visu sirdi nodevusies un ticējusi, uzliekot augstu ekspektāciju? Jā, beidzot ir mans brīnum līdzeklis, kurš palīdzēs manos treniņos vai sacensībās. Jā, man bija 17, 18 gadi. Es cītīgi trenējos ar svariem, taisīju kardio, man bija mans uzturu plāns 6 nedēļā. Visi pēc gramiem, katru lapu nosvērt, kādu visas filē gabaliņu izrēķināt, izskaitīt. Man bija mans promoteris darbiņš, un alga bija kaut kāda atkarība no tā, ko es nostrādāju, bet kaut 70% no tās algas es tērēju vienā no populārākajiem sporta uzturu veikaliem uz proteīnu pulveri, pre-workoutu, karnitīnu, kreatīnu, tauku dedzinošajām kapsulām, sielēju, zaļo tēju, proteīna batoniņiem un vēl. Un tad, kad man bija tas milzīgais plaukts, un es to visu dzēru, un man bija tāds, kas nav. Nav, kaut kas nenotiek. Un
tad pamazām es sāku saprast bišķiņu vairāk. Tad tieši bija tas laiks, kad es sāku mācīties vairāk par farmakoloģiju. Un pirmajā, otrajā kursā es sēdēju auditorijā kopā ar topošiem uzturu speciālistiem. Mēs mācījāmies gan bioķīmiju kopā, gan cilvēku fizioloģiju. Un tas viss arī kopā, tas man tā bišķiņu atvēra acis. Kas no tā bija jēdzīgs un kas no tā pavisam nav jēdzīgs. Un tagad ir pavisam savādāks skats, tagad ir pavisam savādāk attieksme un arī pavisam savādāk ieteikumi un lietošana, cerības un patiesības, tā saku. Es ļoti spēju labi iztēloties to situāciju, kur tikko tu raksturojies. Es klausījos tevi, smaidīju. Man arī ar jaunajiem censoņiem, attiecīgi cilvēks, grib sasniegt savu mērķi, un vīriešiem ļoti tipiski, un jauniešiem būs maskeineris, sievietēm būs tauku dedzinātāji, tievēršanas tējiņas. Interesanti arī, ka tu pieminēji, ka tev arī bija kaut kas ar tējām. Un saki, cik liela nozīme ir šiem produktiem uzstādītajā mērķī? Vai tik tiešām tas ir uzturu bagātinātājs, kurš dod to maģisko rezultātu, vai tas tomēr būs ar treniņiem un ar dzīves stilu saistīts? Vispār, kaut kādi uzturu bagātinātāji, tie bagātina uzturu. Tie bagātina to, kam tu jau pievēri savu uzmanību, ko tu jau esi noslīpējis, atstrādājis un apjēdzis, sapratis un iemācījies. Un varbūt lielākā tā problēma mūsdienās, vai arī varbūt no vienas puses mēs varam saprast, kāpēc tā notiek, ka mārketings ir tikai tās visas pudelītes un tie visi solījumi ir baigi skaisti. Un kad mēs domājam par to, ka man tur vajag, izpaskāt mātes šampūns, tīri mātre, kur iepakojumi, tad sāk rasties arī tā doma, gribās mazāk tauku uz vēdera, kur viņai uz iepakojumi ir liesa prese, un tad gan jau būs labi. Un tad vēl arī tas, ko mums iestāsta sociālos tīklos un arī sporta uztura ražotāji, kā viņi to visu pasniedz ar mērķi pārdot. Tad tur mēs attopamies pie tā, ka tad tas uztura bagātinātājs varētu būt pirmais, par ko mēs aizdomājamies, kad mēs gribam saistīt savu ikdienu kaut kādu sportiskāku mērķi. Bet patiesībā pirmkārt tas ir uzturs, stresa menedžments un kā mēs vispār guļam, kā mēs tiekam galā ar stresa situācijām, ar darbu, ar ikdienas dzīvi, treniņu procesu, treniņu procesu un progresu, tad regularitāte, pacietība, uzturbagātinātāji. Tālāk tad iet. Tad, protams, tagad uzturbagātinātāji nav tikai sportiskā kontekstā, arī daudz kas no tā, ko varbūt mēs ar tevi šodien runāsim, tas ir vienkārši ikdienas atbalsts un veselības atbalstam, bet tāpat nevar vienkārši negulējums cilvēks ar neskādu ikdienas alkohola dzeršanu, sliktām asinsanalīzēm vienkārši uzblēst pa virsmu kaut kādu pudelīti ar dzērienu un teikt, viss ir skaisti. Tāds nestrādā. Tas būtu pārāk vienkārši, ja tas strādātu, un, diemžēl, dzīve nav tik vienkārši, kā mums gribētos, lai tā ir dažreiz. Man ļoti patīk tas, ko tu teici. Es klausītājiem aicinu pašķiriet tās 60 sekundes atpakaļ un vēlreiz noklausieties to secību. Man patīk, cik rūpīgi tu secīgi teici tieši prioritāšu no šāda secībā. Kas ir svarīgākais? Un tev bija iekļauts par ikdienas stresa menedžments, par atjaunošanos un kā pašpēdējā tikai tu pieminēji uzturbagātinātāji. Tas liek domāt, ka tie ir nozīmīgi, bet procentuāli tā ir tikai viena daļa, viena maza frakcija no kopējās bildes. Arī mans viedoklis ir to, ka vispirms ir jāsakārto uzturs, uzturam jābūt ir pilnvērtīgam. Ja ikdienā nav iespējams sev nodrošināt pilnvērtīgu uzturu, mazums tik tiešām nav laika nopirkt produktus. Tu vari bagātināt savu nebagātīgo uzturu ar uzturu bagātinātājiem, bet vispirms izpildi to bāzi, un pēc tam, tu vari izmantot palīgi instruments, kas varbūt tev palīdzēs taupīt laiku tu vari nopirkt ar naudu, bet tur noteikti ir vēl kaut kādas iespējas, iespējams, kļūdīties. Tas noteikti būs praksē jāpārliecinās.
Ļoti labas iespējas, lai pārdotu produktus, ir pastāstīt cilvēkam par situāciju, un tad uzreiz piemin, hei, bet man tavai situācijai ir risinājums. Jā. Un man šķiet, ka ļoti bieži, vismaz šajā fitnesa industrijā, uzreiz tiek izmantota tāda varbūt iebiedēšanas taktika, hei, tu gribi rezultātu, tev ir obligāti vajadzīgs šis produkts. Un kaut kur mums pētījumos ir pierādīts, ka, redziet, šis strādā, tad viņam uzreiz ir arī backupot šis apgalvojums. Un, hei, nu kā gan es nepirkšu, es gribu savu rezultātu, es taču negribu kļūdīties, man ir bail tagad kļūdīties. Arī to par tiem pašiem pētījumiem ar zinātniskiem vārdiem. Tagad jau var teorētiski atrast zinātnisko rakstu kādam apgalvojumam, ko mēs tikai varam iedomāties. Un, sociālajos tīklos to sāk ļoti labi izmantot, un tad viss izklausās zinātniski un tā kā pierādījumos balstīti. Bet arī tur ir jāskatās bišķiņ dziļāk, kas tas pētījumi, kad tās devās, kas bija noticis vēl, kā viņi to regulēja, kā viņi vispār lietām sekoja līdzi, vai tas vispār ir uzticama lieta. Protams, ikdienā varbūt cilvēks, kas ir ārpus tam, to ir grūti varbūt tā izanalizēt, bet attiecīgi arī tas viegls padoms ir, ja kaut kas skan pārāk labi, tad visticamāk tā nav īsti taisnība, vai tā nevar būt tik uzticama taisnība, vai kaut kas tur vēl ir. Un ar tiem pašiem uzturabagātinātājiem, piemēram, tas pats komplekts, ko es izmantoju, viņš tiešām, informācija par to tiešām skan labi, bet tā arī ir laba. Tā ir ļoti pierādīta, ko tu paskaties visur, gan meta-analīzēs, gan atsevišķos pētījumos, gadu gadiem ir pierādījušies pozitīvi efekti uz veselību, uz treniņiem, uz to pašu lieso ķermeņa masu. Un tas ir tās lietas, kuras ir, kā tādas tāds pillars uz uzturbagātinātāju pasaulē. Tad ir kaut kas, kas tiešām vienkārši nav tā vērts. Tad ir kaut kas, kas ir, tu vari pamēģināt, jā, bet tur ir atvērta prāta. Tas var strādāt, tas var nestrādāt. Tas var strādāt tev, bet tas nestrādās man. Kā, piemēram, man ir kādas uzturabagātinātāji, kāds varbūt īpaši herbālie preparāti. Viņš man saka, wow, es jūtu tādu lielu atšķirību. Es saku, es vispār neko nejūtu. Un daļa no tā, kā viņš to jūt, ir gan viens puses varētu būt viens tas jaukais vērts, kas ir placebo, un otrs ir kaut kādas interpersonīgās variācijas tajā, kā ķermenis pārstrādā tās konkrētās herbālās vielas, kas ir dažos uzturbagātinātājos mūsdienās. Un arī tas ir kaut kas ir jāņem vērā, varbūt tad, kad mēs izvēlamies konkrētus produktus. Ka, ne viss ir tik skaidrs šeit ar dažām lietām. Man ļoti patīk tas, kā tu sociālajos tīklos skaidro šīs lietas, jo tev ir zināšanas, tu seko līdzi un tu arī atsaucies uz pētījumiem, bet tu nepieprasi cilvēkam, kurš tavu saturu lasa, viņam nav jābūt izlasījumam šo pētījumu. Tu palīdzi ļoti vienkārši tās šķietami sarežģītās lietas iztulkot un izkristalizēt, kas tieši ir vajadzīgs. Un man ļoti patīk tas, ko tu dari. Tā kā klausītāji, ja jūs sekojat vai vēl nesekojat Annai, tad es iesaku, jo viņa dod ļoti vērtīgu un noderīgu saturu. Ja jums interesē treniņi, ja jums interesē veselība, tad mans ieteikums ir kā trenera. Arī viņa ir mana, es nesaku, kad konkurence, bet amata māsa. Es aizgāju dīvainā sarunā, bet paldies, ka tu esi. Vairosim kompetenci un palīdzēsim cilvēkiem neapmaldīties šajā. Saki, kas varētu būt lielākie riski vai traucēkļi vai nevēlami blakus efekti uzturbagātinātājs lietojot? Kas ir pirmais, kas tev nāk prātā? Kāds uzturbagātinātājs? Vitamīni, pulveri. Piemēram, olbaltumvielu pulveris, vai ir iespēja cilvēkam nopirkt kaut ko, kas viņam dara vai nedara, vai, piemēram, radīt sarežģījumus savu ikdienā? Ja ir zināmas problēmas ar aknām un nierēm, proteīna pulveri, proteīna izmanto, proteīna lielākas devas ikdienā ir kaut kas, ar ko jākonsultējās ar ārstu un individuāli jāskatās. Bet veselam cilvēkam, kuram viss ir kārtībā ikdienā, kas sporto, kas nesevi pārbaudījies un regulāri veic asins analīzes katru gadu, lūdzu
asins analīzes. Proteīna pulveris ir lielisks palīgs ikdienai, kā nodrošināt lielāku olbaltumvielu daudzumu uzturā, ja tas ar ēdienu nevienmēr sanāk. Mēdz teikt, ka pārlieku liels olbaltumvielu daudzums rada bojājums vai traucējums aknām. Cik tas ir patiesi? Tas nav patiesi, bet vesela cilvēka kontekstā, tāpēc, ja ir personīgās variācijas no normas, tad, protams, ir jākonsultējās ar ārstu un jāsako rūpīgāk. Bet veselam cilvēkam augstāks olbaltumvielu daudzums ikdienā nenodarīs neko sliktu, tikai palīdzēs just lielāku sātu, pārliecināties par to, ka mēs atjaunojamies no spēka treniņiem, un palīdzēs arī nodrošināt lieso ķermeņa masu, kas tagad ir ļoti nepieciešama gan traumu riska samazināšanai, gan arī hormonālām balansam un vielmaiņas veselībai. Vai var gadīties lietojot kādu pre-workout vai kādu citu līdzekli, kas cilvēkam rada diskomfortu? Šeit es labprāt citētu, ja es pareizi atcerēšos galvā, man uzrakstīja pagājušajā nedēļā 16-gadīgs jaunietis. Viņš teica, iedzēru pirms treniņa pre-workoutu, ir pagājuši 15 minūtes, es svīstu, man dreba rokas rakstot šo izziņu, un vai es esmu gatavs treniņam, vai man labāk saukt ambulanci. Un es ticu tam, ko viņš raksta, jo es saprotu, ka ķermenim var būt šāda reakcija uz pre-workout preparātu. Pre-workout pirmsceļa enerģijas dzērieni ir formulēti ar dažādiem kofīna veidiem, un kofīns ir kaut kas, kas mums ir tajā pašā kafijā, tajā pašā enerģijas dzērienā, bet pirmstreniņu dzērienos, speciālajos sporta pirmstreniņu dzērienos, mēs varam sastapties ar 2, 3, 4 reizes lielāku kofīna daudzumu kā ikdienas kofīna preparātos, ko mēs izmantojam tajā pašā, varbūt, salīdzinot ar to pašu Norvesen kafiju vai kofīnu kafiju. Tas aiz nepieraduma, tas trakais jump uz augšu kofīna daudzumā, tas vistrakāk ietekmē mūsu nervu sistēmu un to sajūtu. Plus vēl iespējams tur ir zaļās tējas ekstrakti, plus vēl tur ir beta-alanīns, un beta-alanīns ir tas tā viela, kas ļauj, kas liek tev jūs tādas tirpoņas, tādas adatiņas visur, un ka viss kasās, un arī tas aiz nepieraduma var sabiedēt gan cilvēku psiholoģiski, kas veicina vēl lielāku stresu un sasprindzinājumu, trauksmainību, un tas vēl ir, tam atkarībā no tā, kāds ir kuņģa saturs, kā ķermenis pārstrādā kofīnu, tad mēs arī nezinām, vai nevaram skaidri pateikt, cik ilgā laikā tas būs tā nomierinājies un nogājis nost. Bet man arī bija sanācis iebērsties līdzīgā efektā, man bija pat vienā brīdī tā, ka vajadzēja apgulties. Man šķita, ka es nevaru paiet. Viss ķermenis tādā bišķiņa šokā. Bet atkal skatāmies, ko mēs lietojam. Tādiem preparātiem bišķiņi sāk būt ar pusdevu. Ir tīpaši, ja nav kofīna tolerance tāda augstāka vai kuņģis ir pavisam tukšs, ka tas viss ātrāk un jaudīgāk uzsūksies. Viņš ir uzmanīgāk. Arī lasam, ko mēs dzeram. Pat, ja varbūt draugs, kas mums ir blakus, viņš jau tāds lieto katru dienu, 3 reizes dienā, tu nekad neesi ko tādu izmantojuši. Un es runāju tieši par pirmstreniņu preparātiem. Bišķi lēzenāk paskatīties līdzi. Ja tu nekad neesi kafiju dzērs vai tā kafijas zaļās tās enerģijas dzērienu lietošana vispār ir arī vai nulle, tad, protams, ka bišķi lēzenāk kāpināt to devu. Un vienā espresso ir apmēram 400 mg kofeīns? Nā. 40, teikt, jā? Tieši tā ir 40. Un tajos enerģijas un apmēram 40. Un tajos pre-workoutos mēdz būt 120 līdz 400, jā? Ok, tad, ja tu ikdienā dzer 1, maksimums 2 kafijas, tad pirms treniņa visticamāk tukšā vēderā tu nevēlies iedzert, cik? 6 espresso devas vienlaicīgi. Loģiski, ka tas nebūs saprātīgi. Savukārt, ja tu iedzer šādu enerģijas dzērienu, kuram ir 4-kārša, 6-kārtīga kafijas deva, un tev viņš nevienā acī nedod, tad iespējams tev kofīna tolerants no ikdienas kofīna pārtērēšanas
Daudz ko pasaka par taviem dzīves ieradumiem un cik bieži tu jau mēģini slāpēt nogurumu ar kofeīnu. Jo kofeīna mehānisms ir diezgan vienkārši. Tas slāpē mūsu sajūtu, mūsu nogurumu sajūtu. Es ietu ar kofeīnu, es uz brīdi nejūtu nogurumu. Viņš actually nedod enerģiju. Jā, tieši tā. Bet ja šis te receptors jau ir aizpildīts un cilvēkam pat no pre-workout nav, tad, manuprāt, tas ir sarkanais karodiņš, kur pievērst uzmanību. Ja tev viņš neko nedod, tad pievērst uzmanību. Varbūt esi ģenētisks brīnum cilvēks un tev tiešām nav šī sāsinātā reakcija, kā Anna tikko raksturoja, bet par to ir vērts aizdomāties. Kādos gadījumos tu iesaki lietot uzturu bagātinātājus? Tad, viena no lielākajām problēmām, ko es pamanu klientu vidū un vispār kopumā cilvēku vidū, arī skatoties uz to, kas pieejams Latvijas veikalu plauktos, ir pēc uztura dienas grāmatas tāda, ne analīzes, bet arī tās uzturu maltīšu izvērtēšanas, kad cilvēks pasaka, es pajautā, ko tu biji ēdusi. Un man pasaka, bet es pamanu, visbiežāk tiek aizmirsts par olbaltumvielām. Olbaltumvielu saturošie produkti ne visiem baigi garšo, vai ne visiem ir pieejami tik bieži dienu, cik ir nepieciešams, lai atbalstītu ķermeņa procesu. Un es vēl papildināšu, ļoti bieži ir jāpatērē vairāk kā 10-15 minūtes maltītes ieturēšanai, lai apēstu pietiekami daudz olbaltumvielas. Cilvēki, manuprāt, ļoti bieži mēdz būt steigā, un tāpēc atbildi man nesanāk savākt. Es saku, cik ilgi tie tur maltīti, un viņš saka, es nezinu, 8 minūtes, un tad es laižu atpakaļ darbos. Jā, tur būs mazliet vairāk jāgramo. Jā, un tad vēl ir tas, ka veikalos, kafejnīcās, ēdnīcās olbaltumvielas parasti liek ļoti maz, tāpēc, ka olbaltumvielas ir dārgāks. Un tiecīgi, jā, mēs maksājam par to maltīti, bet visticamāk, ja mēs būtu galīgi neaktīvi un vienkārši mums ir jādabū tas pats minimums, tad ar tādu ēdienu pietiktu, bet ja mēs trenējamies, ja mēs esam fiziski aktīvi cilvēki, ja mums ir interese nevis tikai tā būt veselam, bet tiešām uzturēt labu veselību, performanci, veiktspēju, locītavu spēku, muskuļu masu, justies paēdušam dienas laikā, tad tam olbaltumvielu daudzumam būtu jābūt bišķiņ augstākam nekā sēdošu cilvēku daudzumu. Tad ir arī kaut kas mums var palīdzēt ar šo. Un proteīna pulvers, sūkala proteīns, kas ir taisīts no piena, siera ražošanas procesā, ir viens no pārbaudītākajiem, kvalitatīvākajiem sporta uztura produktiem. Bet tas pat nav sporta uzturs, tas vienkārši ir veselīgs produkts un veselību veicinošs produkts. Sūkalu proteīns, sūkalu koncentrāts, sūkalu izolāts, tas viss ir sūkalu proteīns. Tas viss ir ļoti līdzīgs kvalitātē. Ir mazas atšķirības tajā, cik ātri tas uzsūcas un kāda ietekme ir varbūt uz kremošanu cilvēkiem, kuriem piena pārstrāde ir bišķiņ tāds lēnāks, čābīgāks process. Ir arī alternatīvas? Jā, ir arī vegāna proteīni, kas ir taisīti no zirņiem, sojas, kaņepēm, pupiņām, visu, ko tik tagad nav izdomājuši tā, lai tā proteīna uzņemšana ir atvieglota. Un to proteīnu pulveri mēs uzturam kā drošības spilvenu. Nevis kā primāro. Jā, nevis tā, ka mēs sākam bāzt to proteīnu pulveru dzērienu katru reizi, kad mums kaut kas nav sanācis ar olbaltumvielām. Nē, mēs parūpējamies, ka ar ēdienu ir savākts visvairāk, lielākā daļa no mūsu olbaltumvielu vajadzībām. Mums tur nav sanācis 8 stundu darba dienas vidū apēst mūsu, tunču uzkotu. Tad mēs varam iedzert proteīna pulvera kokteili. Man šķiet, ka viens no mīnusiem olbaltumvielu pulveriem ir, viņš satur olbaltumvielas, vismaz šo te bāzi mēs nosedzam, bet ja salīdzinām ar citiem olbaltumvielu produktiem, kā piemēram lielopu gaļa, kas ir dzelzs un B grupas vitamīna avots, kas būtu alternatīva lasis, kā traknā zivs, tur mums būtu šīs te omega-3 taukskābes un citi mikroelementi. Olbaltumvielu pulvers satur olbaltumvielas un vismaz tās būs ok, bet uz to nevajadzētu paļauties, jo ir citi mikroelementi,
un vitamīni, kuri iztrūkst, ja, piemēram, šo te lielopu vai lašatu maltīti, tu aizvieto ar dzeramo. Tas ir aizvietotājs, bet vai ir nepieciešams papildināt ar vēl kaut ko multivitamīnu kompleksi, ja cilvēkam ir mājiņa darbs vai, piemēram, viņš zina, man vajag 4 reizes dienā ieturēt maltīti, man sanāk tikai 2 ēdamas, un man sanāk, nezinu, 1, 2 dzeramas, ja tiešām cilvēkam ir tik aizpildīta diena, ka viņam nav iespējams ieturēt maltīti pa ceļam vilcienā ar tunču salātiem, kā tu minēji. Es uzreiz uzbūrtu aromātu. Skaidrs, tur var būt sarežģījumi, vilcienos ir rakstīts, lūdzu, neēdiet aromātiskus ēdienus vilcienā, tas ir rakstīts, es saprotu. Vai ir kāda vitamīna, multivitamīnu kompleksi, kurus tu iesaki papildus, kā cilvēkam pievērst uzmanību ikdienai, lai viņš izsacinātu, vai man to vajag? Es nemēdzu ieteikt multivitamīnu kompleksu, tāpēc, ka visbiežāk tur ir viss kaut kas daudz, tāds īsti liels saraksts, bet visbiežāk tas ir tik garš tā, lai tas izskatās ļoti brangi un naudas vērti, bet, kad paskaties uz devām, tad nav pietiekami tā, ko mums vajag vairāk, un ir kaut kas ekstra, ko mums nevajag. Un dažos kompleksos ir vēl kaut kas, kas traucē kaut kam citam uzsūkties. Varētu pieminēt piemēru, vai ir? Anglijā redzēti multivitamīnu kompleksi ar dzelzi un kalciju, bet kalcijs traucē dzelzi uzsūkties. Tu skaties un domā, jā, nē, tā īsti nevajadzētu. Ir jāuztās asins analīze, jāsaprot, kas tev ķermenī notiek. Tad mēs arī varam paskatīties, kā ar to pašu dzelzi, kā ar to pašu vitamīnu D. Un varbūt vitamīns D ir viens no tādiem uzturu bagātinātājiem un vispār vitamīniem, ko ar ēdienu ļoti grūti uzņemt. Jā, tas ir bišķiņ zivīs, jā, tas ir bišķiņ olās, bet tādu daudzumu, kas ir nepieciešams mums, būtu ļoti grūti uzņemt ar ēdienu. Tāpēc gan Latvijā, gan arī Lielbritānijā ir tas ieteikums par vitamīnu D ikdienas lietošanu. Un kolekalciferols, vitamīns D3, jābūt tas ir kaut kas, ko mēs tā ar ēdienu nevaram uzņemt. Attiecīgi to es arī, to ārsti deva nosaka pēc konkrēta cilvēka līmeni asinīs, un pēc tā, ka... Uz tā var paļauties? Pēc tā, ko ārsts saka, jā. Jā, tad asins analīzes regulāri vismaz kā aicina ģimenes doktori piezvanot, ka atnāc vismaz reizi gadā nodod asins analīzes, ja reiz tu esi vesels un pie manis nenāc. Tad pievērst uzmanību šais analīzēs, kāda D vitamīna rādītāji. Vai ir ok, ja viņš ir normas robežās, vai labāk tēmēt uz pēc iespējas augstāku? Nē, pēc iespējas augstāku nevajadzētu tēmēt. Arī ir vitamīna D toksicitāte, ko arī tagad novēro bišķiņ vairāk un biežāk, tāpēc, ka cilvēki sāk ņemt par daudz vitamīnu D uzturu bagātinātāju, tad, kad varbūt nav tik liela nepieciešamība. Tāpēc vitamīns D ir tālkos šķīstošais vitamīns, tāpēc tas uzkrājas ķermenī un arī atkarīgs no tā, kā konkrēts cilvēks uzsūc vitamīnu D no uzturu bagātinātājiem, kā tas viss ražojas ķermenī. Tad arī mēs mēdzam nonākt pie situācijas, kad ir par daudz, un tas arī nav labi. Varbūt optimāls tas vitamīna D līmenis, arī, kas asins analīzēs tiek pateikts, ir labi, bet bišķiņ augstāk, varbūt tas cipars, kas ir tuvāk diapazonā augstāk. Tad 2/3, 3/4 pieturēties apmēram, ja? No tā diapazona savējā. Ok, tad ņemiet vērā, 3/4 būtu jūsu vēlamais, uz ko tēmēt. Un tad arī ir jāsaprot, ka ja tavs vitamīns D pat jau ir optimāls, jau ir pietiekams, tad tas nenozīmē, ka tu nejūtīsies labāk, ja tu nedabūsi to vitamīnu D bišķiņ augstāk. Tas tāpat būs tajā optimāls diapazonā, bet tās izmaiņas pašsajūtu uz enerģijas līmeni, uz garastāvokli, pavisam acīm redzamas un jūtamas. Tāpēc arī tas ir jāņem vērā. Bet vislabākais, asins analīzes, tad tev pasaka arī aptuveni no devu. Visbiežāk uzturu bagātinātājus mēs varam redzēt 1000, 2000 līdz 4000 standarta vienību vitamīnam D, bet kaut kā 1000, 2000 vispopulārākais tas, kas notiek arī zemes mēnešos no ieteikumiem. Tikai tu ieminējies par savu pieredzi pašā sākumā, tu arī pieminēji tējas produktus. Vai strādā tieviešanas tējas? Un kā tās strādā? Tas visbiežāk vienkārši liek tev aiziet stulāti.
Tad es izšķurāšu. Ne tikai tas, Un ne tikai kaut kas arī tāds kārtīgāks. Un tad tu jūties tāds viegls. Viegluma sajūta man ir ļoti svarīga. Nu jā, bet tas nav jau no tauku masas, tas ir no kuģa satura. Bet tad man vēderiņš izskatīsies slaidāks. Bet tu pēdīsi un sāksi savu normālo dzīvi, un tad tas būs tāds, kāds tas bija iepriekš. Bet tad es neēdīšu, un man vēders visu laiku saglabāsies tievs. Tu neēdīsi nedēļu, pēc tam tu ieēdīsies, man liekas sakot, un tad būs vēl sliktāk. Nu jā, bet tad es attaisnošu, jo man garšo saldējumus, un es esmu pelnījis kārtīgi pārēsties pēc grupas, stresā dzīvotas ikdienas, jo es taču neēdu, tāpēc man stress ir augstāks, bet es to nerespektēju. Tas ir tas, bet es lietoju tēju, un man palīdz. Aplis, ko tās tējas veicina. Tad mēs respektējam, mēs tur iedzeram tās tējas, tad viss ir forši, mēs tā kā gribam uzturēt. Tas nav uzturēšanai, tas nav ilgtermiņa risinājums, tas nav vispār nekāds risinājums. Vienkārši īstermiņa tāds fiks, kas tev tajā īstermiņā liek justies bišķiņ jaukāk par savu ķermeni, savu pašsajūtu. Bet man šķiet, ka lielākais risks ir tas, cik slikti cilvēki pēc tam var justies un ar kādu sabotāžu pret sevi vērsties, jo, pēkšņi man vēderā ir saturs, man vēders vairs neturās tik tievs, jo pēkšņi vienkārši man zarnās ir barība, ko jāgramo, un tad tās bailes par to, ka man izaugs liels vēders, manuprāt, ir ļoti nepatiesas, bet tas kontrasts ir, burtiski pēc vienas maltītes. Tur var visu kaut ko izdomāt. Jā, un tur vēl ir risks, dehidratācijas risks. No tam tējām, jā? Jā, jo, ja mēs tur neuzņemam pietiekami daudz šķidrumu, un tad mēs vēl visu izšķurājam, un tie diurētiķi vai diurētiķi, vai zālītes, kas veicina tādu diurētisko efektu. Un tad arī tās tējas, tās zālītes, kas ir iekšā, ne visiem vēders labi reaģē uz to. Arī var iegrābties, iedzīvoties vēdera sāpēs, tās asās vēdera sāpēs. Arī kaut kas no tām zālītēm, no tiem herbāliem preparātiem var traucēt medikamentiem strādāt normāli, ko cilvēki arī mēdz uzņemt. Tās pašas kontracepcijas tabletes sievietēm. Arī tas visu ļoti tā, priekš kam? Kādus uzturu bagātinātājus tu iesaki cilvēkiem izvērtēt, vai ir nepieciešams viņa ikdienā? Tad tas ir tāds komplekts, ko es saucu par Annas bāzes komplektu. Mums ir proteīna pulveris arī pēc nepieciešamības bagātinot mūsu uzturu, un ir sūkolu proteīns, kas varbūt redzēts uz iepakojumiem ir whey. Tad whey isolate ir viens no sūkolu proteīna veidiem, bet viņi visi ir par tieši un to pašu sūkolas. Un tad tiem, kas negrib piena olbaltumvielas, ir arī augu izcelsmes proteīna blendi, un te ir ļoti forši paņemt miksli maisījumu. Pirms šim ir zirņu un brūno rīsu olbaltumvielās, jo, kad mēs izvēlamies vegānu proteīnu vai vegānas izcelsmes proteīna avotus, tad ir forši, kad mēs miksējam avotus, lai mēs dabūjam kvalitatīvāku olbaltumielu avotu, nevis pērkam vienkārši soju, bet kaut ko, kas satur 2 vai 3, un tad, tu nevari nošaut greizi. Tas ir tāds vienkāršs ieteikums, kā tas pats proteīna pulvers, ko tu pērc, kas ir vegānais, augu izcelsmes, tad mēs vienkārši dabūjam bišķi augstāka kvalitātes. Ar ko tu tos ieteiktu jaukt? Ūdens, sula, piens? Sula, nē. Sula aizmirst, piens vai ūdens. Ūdens ar piena proteīna pulveri ir uztaisīti tā kā labāk garšojoši. Attiecīgi, tad, kad tu miksē ar pienu, viņi garšos vairāk kā tā bišķiņa. Nevar teikt pēc piena kokteļa, bet kaut kas uz to pusi. Piena produkts ar pienu labi miksējās. Jā, kā tur kaut kas gardāks, vairāk kā deserts. Tad tā garša būs izteiktāka, tā tekstūra būs krēmīgāka, vairāk kā piena dzēriens. Un alternatīvajiem? Alternatīviem pieniem visbiežāk tas ir mandeļu piens. Tas ir tāds arī mērens, kas tekstūru un garšu nebojās. Pašiem, protams, jānoskaidro, bet vismaz ir patīkami zināt, ar ko sākt. Tas ir ļoti individuāli preferents. Tad cilvēki mēdz jaukt arī ar ūdeni. Ar ūdeni ir visvienkāršāk, un tas dēriens, viņš ir bišķiņ šķidrāks, viņam nav tik izteikta garša, bet tas varbūt ļoti labi tiem, kuri tieši negrib to
pienāņu tekstūru, vai tiem, kuri negrib to garšu tik izteikti, tāpēc, ka varbūt palietojās garša jau 2 mēnešus un gribas jau kaut ko netik izteiktu garšā, kas arī mēs gadīties. Un, tās preferences mainās uz iepakojumu. Uzsūkšanās ķermenī nemainās no tā, ar ko viņš tiek sajaukts. Augļi netraucē? Nē. Vienīgais, ja mēs jaucam ar ļoti treknu pienu, tad varbūt tā uzsūkšanās būs bišķi lēnāka, bet mēs tāpat visu uzsūksim. Vai tas dos ilgāk sāta sajūta? Visticamāk, no lielāka tā augu daudzuma un bišķi lēnāks uzsūkšanas, bet tas ir ļoti tādi minimāli efekti, varbūt, ko mēs to pašu sāta sajūtu, mēs dabūjam no kaut kādiem citiem. Ko vēl tu iesaki? Vēl es ieteiktu kreatīna monohidrātu. Kāpēc? Ko tas dod? Vai kā var just, vai man viņš pietrūkst, vai kā lai es zinu, ka man viņš palīdz? Kreatīns ir kaut kas, kas jau ir mums ķermenī. Mēs paši ražojam kreatīnu un mēs uzņemam arī to no pārtikas. Bet no uzturu bagātinātāja mēs to varam uzņemt, lai palielinātu kreatīna koncentrāciju mūsu muskuļšūnās, un tas palīdzētu ar labāku atjaunošanos, lielāku jaudu un spēku tieši spēka treniņos. Tā atjaunošanās starp piegājieniem ir mazliet ātrāk, ja mums muskuļšūnas ir vairāk piesātināts ar kreatīnu. Kā tas ietekmē ķermeni? Es esmu dzirdējis, ka no kreatīna cilvēks var palikt lielāks izmērā. Lielāks ir... viens puses jā, bet tas ir tas smukais izskats, kas ir no šķidruma muskuļos. Nevis no zemādas slāņa tādu ūdiņainību, bet no tā, ka muskuļi izstās pilnāki, apaļāki. Tu pasties spoguli tāds, kā es trenējos. Nevis, ka es vakar tur ēdu 30 picas un bišķi ūdens aiztur, bet no tā, ka tas muskuļu pilnums ir jūtams. Vai ķermenis svars arī palielinās no kreatīna lietošanas? Palielinās īstermiņā, bet ķermenis arī noregulē to visu ūdens balansu, un tas nav tas kilograms vai cik tur puses, tas nav no taukiem, tas ir no tāds īslaicīgs šķidruma, tā kā disbalans, bet ķermenis pielāgojas tai uzņemšanai. Man šķiet svarīgi piebilde, ko ļoti īsi koncerts pateikt, ka kreatīns palīdz treniņos. Treniņos mēs izmantojam muskuļus. Ja mēs ar kreatīnu muskulī varam papildus noglabāt enerģiju, tad tas 1 kilograms enerģijas, kuras mēs sev nesam līdzi, ir ļoti liederīgi. Tāpatās kā, ja mēs tūkstnesī ejam, mēs ņemam līdzi ūdeni, tāpatās treniņā ejot, mēs ņemam līdzi enerģiju savā muskulī. Un ja tas ir plus kilograms, bet mēs varam labi trenēties un par to patīkam justies, tad tas ir tā vērts. Kreatīna monohidrāts visparasti ir pulverveida un balts, bezgaršs pulvers. Tur ir kalciņš arī iekšā un viens pilns kalciņš ar vienu deva. Un tas ir jāizmanto katru dienu, neskatoties uz to, bija treniņš vai nebija. Vienkārši kaut kas katru dienu, lai arī mums muskuļšūnas tiek piesātināts ar kreatīnu. Vienkārši ar ūdeni vai kopā ar ogļhidrātiem vai ar sulu? Šo es ieteiktu lietot tādā veidā, kā pašām tīk, un te ir vairāk iespēju. To var arī ņemt vienkārši pulveri, ielikt mutē un aizdzert ar ūdeni. Tas, ko es parasti daru, tā vienkāršāk, tad var likt proteīna kokteļos, tā vienkāršāk to savienot, tad var likt sulās, tad var likt vienkārši... Kopā ar kafiju vai tu arī rekomendē? Nē, tukšā dūšā bez ēdiena vai ar tādām kafijas preparātiem varbūt neieteiktu, lai nav uzreiz jāskrien uz tualeti. Esmu dzirdējis, ka kreatīnu var arī ielādēt ķermenī un mēnešu apjomu. Uzņemt nedēļas apjomā katru dienu, 3-kāršojot šo devu, vai tu atbalsti šādu pieeju? Es neesmu pret, bet es domāju, ka tas nav vajadzīgi. 5 grami, 3 līdz 5 grami katru dienu, vienkārši ņemam un ir tikpat labs efekts. Jo arī treniņos rezultāts nav sasteidzams nedēļā, mēneša vai 3 apjomā. Kreatīvu efektu tu nejūtīsi nākamajā treniņā vai uzreiz pēc iedzeršanas. Tāds nestrādā. Man šķiet, ka cilvēku nepacietība, es kaut ko nopirku, es gribu, lai viņš strādā. Tagad es pasūtīju produktus Amazonā, es gribu viņu piegādāt tagad. Es nopirku uzturu bagātinātāju, es gribu, lai man muskulis ir tagad, tausnos tagad, pievais vēders no tējas tagad.
cilvēku nepacietība iespējams ir lielākais viņu pašu šķērslis. Jā, bet tas arī ļoti labs tāds atgādinājums ieguldīt ilgtermiņa progresā, procesā, rezultātos un arī pacietībā. Iemācīties pacietību. Jā, tas ir aicinājums sev. Un, protams, bez treniņu gudrākas plānošanas, bez treniņu, pēc treniņiem, bez treniņu veikšanas nekas tas arī nestrādās. Treniņi, kreatīns, tā kā pa vīrusu. Protams, arī, kas interesanti, tagad nāk arī pētījumi, kas atbalsta kreatīna pozitīvo efektu uz kognitīvām spējām, labāka atmiņa, labāks fokus, reakcijas ātrums. Tā kā arī tas ir kaut kas, ko varētu paturēt prātā un ieteikt arī gados vecākiem cilvēkiem, kad tas ir vēl svarīgāk. Olbaltumvielpulveris, kreatīns vai ir vēl kādi ieteikumi? Omega-3 augstskābju kapsulas. Kāpēc tās ir būtiskas? Mums ir omega-3 neaizstājamās omega-3 augstskābes, kas ir jāuzņem ar uzturu. Jā, mēs varam to darīt ar sēklām, ar riekstiem, ar zivīm, bet tās omega-3 augstskābes, kas ir uzņemtas no zivīm, tās tiek uzsūktas daudz labāk nekā liņsāklu vai čiasāklu omega-3 augstskābes. Tas nozīmē, ka vajadzētu vismaz cik reizes nedēļā apēst laša porciju? 3 laša nedēļā. Bet tad arī interesanti, ka tagad ir arī avoti, kas arī parāda, ka pat tas nav pietiekami mūsdienās. 3 līdz 5. Jā, tad padomā, cik tas maksātu un kā tas smaržotu un tā viss tigrīšana un tāds, nē. Var arī mierīgi arī to, no tā izvairīties vai atvieglot sev ikdienu, un šajā gadījumā tas ir, tā atvieglošana ir tiešām, jēdzīga, nevis mēs mainam kaut ko uz kaut kas pavisam nedara, bet mēs olbaltumos tāpat varam uzņemt ar tām pašām zivīm, vienkārši mums nebūs jādomā par to, vai mēs tiešām dabūjam tik daudz, un vai tas tiešām nav tik bieži, un vai tā zivs ir kvalitīva, kur mēs viņu pērkam, UTT. Tad ar omega-3 augstskābju kapsulām mēs varam dabūt tās omega-3 augstskābes tādā vienkāršākā veidā, un arī dažreiz uzticamākā, ja mēs izvēlamies prātīgi, ja mēs izvēlamies kvalitatīvu uzturu bagātinātāju. Un omega-3 augstskābes ir svarīgas smadzeņu veselībai, acu veselībai, redzēji, sirds un asinsvadu sistēmām, tad ir attiecīgi locītavām un arī interesanti liesāji muskuļu masai, treniņiem un tas izklausās svarīgi. Tas ir tāds labs selling point. Muskuļu liesāji, nesēji muskuļu jākrib. Jā. Par zivīm runājot, manuprāt, protams, aicinot cilvēkus pievērsties pilnvērtīgam uzturam, kas ir produkti. Mans ieteikums zivis ir izvēlēties saldēto produkciju, jo saldētā būs, lai arī rūpniecība, bet pēc iespējas ātrāk sasaldēta un nebūs sācies šis te bojāšanās vai sadalīšanās process, kas mēdz būt svaigajām zivīm veikalos stāvot. Aromāts mājās gatavojot zivis, ja tā ir bijusi saldēta, no manas pieredzes ir daudz mazāks. Vai papildus omega-3 iesaka vēl kādu uzturbagātinātāju vai kādus vitamīnus? Latvijas dzīves kontekstā vitamīns D. Un to var izvēlēties kolonkalciferola formā, vitamīns D3. Atcerēšos, paldies, pierakstīju. Man tik ļoti patīk sarežģītie vārdi. Jā, atvaino man ar laiku, jo šis nešķiet sarežģīts, bet vitamīns D3 un kapsulas formā vai arī tabletēs attiecīgi tas, ko vajag šķidrumā, kā pašām ir ērtāk iedzert. Man ir arī kapsulas un tāds maziņas viegli norīt un ikdiena ar ēdienu kopā ar arī šo pāršu. Paņem šo, brokastīs pāri, uzreiz iedzer, tad var doties tālāk darboties. Tu pieminēji brokastis, vai ir olbaltumvielpulverim, kreatīnam, vitamīniem, omega-3 noteikts laiks, kad tos labāk uzņem? Vitamīnu D un omega-3 augstskābes ir labāk uzņemt ar ēdienu, lai labāk uzsūtas. Vitamīnu D3 ir labāk uzņemt no rīta. Tad, kopā ar kafiju drīkst? Nē, tas īsti nav ēdienas kafija. Kafijā jāpagaida kafijas pauze. Ēdam, un tad uzreiz pēc var iedzert arī mūsu uzturbagātinātājus. Vai ir labākais laiks, lai uzņemtu olbaltumvielpulveri vai kreatīnu? Kreatīnu katru dienu. Ja vēders mēdz būt niķīgs, tad varbūt pēc kāda ēdiena vai kopā ar ēdienu. Treniņa dienās ir minimāls priekšrocības kreatīnu uzņemšanai pēc treniņa.
Bet arī nestraucamies par to tik ļoti. Vienkārši katru dienu mums varam atcerēties, mēs iedram un viņš būs laimīgi un rezultāti arī būs, ja mēs sakārtosim arī visu pārējo. Bet pēctreniņa uzņemšanas laika nav tik liela būtība. Ja mēs varam, forši. Ja nē, tad nekas nenotiek slikts. Jo, kā tu minēji, kreatīns uzturās ķermenī un tā ir līmeņa uzturēšana ķermenī. Tas mazāk ir tieši iedarbināti procesi tieši ar treniņu. Tieši tā, vienkārši pēc treniņa mūsu muskuļi bišķiņ vairāk tā responsive, tādi ieņemīgāki pret tie pašiem ogļhidrātiem, to pašu pret barības vielām. Jā. Tad proteīna pulvers nav maģiskā laika, kad to vajag dzert, nav viena konkrēta laika, kad tas ir 40 minūtes pēc treniņa, bieži bija pilns internets rakstīts, tas tomēr nav tik kritiski, ja? Tā bija mazliet iebīdēšanas taktika. Tieši tā. Okay. Tad mēs uzņemam proteīnu, mēs ēdam proteīnu pulveri, mēs izmantojam proteīnu pulveri tad, kad mums ir nepieciešama uzņemt olbaltumvielas. Ja mēs mēdzam no rīta nepēst, vai no rīta mums ir putra, un ar putru mums negaršo vista vai olas, mums gribas kaut ko saldāku, tad proteīnu pulveris varētu būt laba piedeve tad rīta putrai, lai maltīte ir sabalansētāka ar ogļhidrātiem, olbaltumvielām un tad pieliekam kādas taukvielas. Olbaltumvielu pulveri lika putrai klāt vārot vai tad, kad ir uzvārīta? Tad, kad jau ir uzvārīta. Bišķi nācis. Anna, es tev uzdošu zibens jautājumus. Uzreiz tev iedot hintu, tie būs uztura bagātinātāji, sastopami plauktos, veikalu skatlogos. Jā. Un atbildi ar dažiem vārdiem. Pirmais, kas tev nāk prātā. Okay. Jebkas. Tu esi gatava? Tu esi gatava, jā? Jā. 3, 2, 1. Ko tu saki par kreatīns? Jā. Citrulīns? Izturība. Kolagēns? Locītājs. Proteīna batoniņš. Uzkoda. Tauku dedzinātāja jeb fatburners. Labāk nē. Ašvaganda želejas končās. Stress. Diet shake. Meli. Vitamīnu ūdens. Dārgi. Aminoskābju limonādes. Dažreiz karšīgi. Pre-workouts. Enerģija. Brīnišķīgi. Ceru, ka jums arī ir kādas asociācijas no pieminētajiem. Anna, liels paldies, ka ieradies uz šo sarunu. Skatītāji, mēs ļoti ceram, ka tev ir bijusi daudz vērtīga informācija, bet ja gadījumā mūsu sarunas gaitā tev radās kādi jautājumi vai varbūt pretrunīgs viedoklis, lūdzu ieraksti to komentāros un atceries abonēt šo kanālu. Paldies tev! Atā! Atā!